Es neesmu briesmīgi reliģijos cilvēks, bet viena no lietām, kam es gandrīz vai ticu, ir tā, ka dieviņš vai kas tur tāds augšā sēž, savā neizmērojamajā labsirdībā un žēlībā sūta cilvēkiem brīdinājumus. Un pēc tam ar interesi skatās, vai cilvēki šos brīdinājumus ņem vērā, vai sev par postu un pazudināšanu šos brīdinājumus ignorē. Un tādā gadījumā dieviņš mazgā rokas nevainībā, kā Poncijas Pilāts, un saka, mīļie, paši vainīgi. Es pēdējos dažos gados daudzkārt esmu jums teicis, ka jums nav nevis mazākā pamata paļauties uz to, ka grūtā brīdī jums palīdzēs pašreizējā Latvijas valsts vara. Latvijas valsts vara pēc visas spriežot pats sev tā īsti nespējas palīdzēt. Visiem Air Baltica evakuācijas reisu pilnīgi noteikti nepietiks. Bet kas es tāds, lai brīdinātu, un tāpēc dieviņš vakar un aizvakar atsūtīja. Tas nebija nekāds kara ģenerāla mēģinājums vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas pilnīgi noteikti bija skaidrs un nepārprotams brīdinājums. Kas jums jāņem vērā un ar ko jārēķinās, kad sāksies īstie sūdi? Jo tas, kas bija vakar aizvakar, bija tā. Nekas pēc sūdu 10 ballu sistēmas 4. 4,5 augstākais, nekas vairāk. Un jau tad šajā sakarā jūs esat saņēmuši pilnīgi noteikti pietiekami brīdinājumu. Īsi uzskaitīšu galvenos. Nekādā gadījumā jūs nevarat paļauties uz savu mīļo armiju. To, kurai tiek atvēlēta jau 5% no iekšzemes koprodukta. Kaut arī likumā ministra kabineta noteikumos ir pilnīgi skaidri aprakstīts, kādās ārkārtas un tā tālāk situācijās armija nāk talkā civiliedzīvotājiem. Vai jūs kaut ko tādu dzirdējāt pēdējās 2 dienās, pamanījāt? Zemesargi neskaitās, zemesargi ir uz vietas, zemesargi sargā zemi. Bet varonīgie bruņotie spēki. Kā viņi palīdzēja? Jūs zināt atbildi. Tas pirmais. Jums vajadzētu būt arī pilnīgi skaidram, ka īstās krīzes brīdī jūs varat pilnīgi droši absolūti nepaļauties uz visādiem tur sabiedriskajiem mēdījiem, televīzijām, pirmām kārtām jau radio, kas gadā aprīs 70 miljonus eiro jūsu nodokļu naudas, bet kad pienāk krīzes dienas, tad jūs varat grozīt Latvijas radio pogas šurpu turpu, un galvenokārt tur dzirdēsiet mūziciņu, ludziņas un pa vidu īsus ziņu raidījums, kur jūs neatradīsiet nekādu jums reāli vajadzīgu, svarīgu informāciju par reģioniem, kur var uzlādēt telefonus, kur var dabūt ūdeni, kur strādā kāds veikals, kur var uzpildīt degvielu. Visu to, ko jums patiešām vajadzētu zināt, Latvijas sabiedriskā mēdīja un pirmām kārtām Latvijas radio parazīti jums pat netaisījās sniegt. Un tad, kad pienāks īstā krīze, protams, arī tad jūs ne uz ko no viņiem varat necerēt. Pilnīgi noteikti jūs neko varat necerēt no augstākās valsts varas un pirmām kārtām bruņoto spēku virspavēlnieka valsts prezidenta Edgara Rinkēviča, kurš vakar izlīda no ceriņiem, pabolīja acis un pateica, ka viss jau ir tīri labi. Viņu tikai nepatīkami pārsteidzis, ka tur kaut kas ar tiem veikaliem un degvielu, saka, kaut kas tur viņu drusku nepatīkami pārsteidzis. Cilvēks, kurš kopā ar Vienotības vēzi ir bijis pie varas 20 gadus, un par to visu ir atbildīgs, ir nepatīkami pārsteigts. Tad pienāks īstie sūdi. Viņš ar Briseli, kur bija tas čurājušais puisēns? Ar čurājušo puisēnu fonā stāstīs, ka viņš ir vēl pārsteigtāks par to, kas tur tajā Latvijā 1000 kilometru attālumā notiek. Tik pārsteigts, ka vienkārši nevar. Kas vēl?
Varētu šo sarakstu turpināt ar iestādēm un amatpersonām, kuras bija nepatīkami pārsteigtas vai gluži vienkārši absolūti negatīvas. Un tāpēc Dieviņa īsais skaidrais brīdinājums par sevi, par savām ģimenēm, par saviem bērniem, par saviem vecākiem. Vienīgie atbildīgie esat jūs paši. Jūs esat atbildīgi, lai jums būtu pārtika, lai jums būtu ūdens, lai jums būtu ģeneratori, baterijas, akumulātori, lai jums būtu transports, lai jums būtu skaidra nauda un nevis tā digitālā nauda, kuras kvēlie piekritēji vakar un aizvakar kaut kā bija šausmīgi klusiņi. Varbūt tāpēc, ka arī viņiem gadījās kādā benzīna tankā, kur ģeneratori jaudas pietika, lai nodrošinātu bulciņu izsniegšanu un apgaismošanu, bet ne degvielas izsniegšanu un uzpildīšanu. Viņus ar viņu kredītkartēm pasūtīja D. Ar vārdu sakot, te jums ir brīdinājums. Ja jums nepietiek, jums ir valsts varas pārstāve Liena Cipule no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kas skaidri un gaiši vakar. Viņa nav visgudrākā, visspožākā spuldzīte lustrā, un tāpēc atšķirībā no citiem, kas bija vienkārši nepatīkami pārsteigti, skaidri un gaiši pateica, kā valsts varas pārstāve. Ļoti nozīmīgas iestādes vadītāji. Pirmajās 3 diennaktīs labāk no valsts negaidiet neko. Tieciet paši ar sevi galā. Es papildināšu. Nav runa tikai par pirmajām 3 diennaktīm. Ir runa par nedēļām, mēnešiem. Ja jūs paši par sevi neparūpēsieties, katrs pats par sevi, tad cerēt kaut ko no šīs sapuvušās parazītiskās valsts varas varat pat necerēt. Bet ja jūs tomēr arī pēc šī te Dieviņa brīdinājuma cerēsiet, tad nu jūs varat vainot tikai paši sevi. Kā jūs zināt, ir tāds vecs jociņš ar lielu daļu patiesības. Ja jūs pie kāda cepēja maiznieka nopērkat bulciņu un iekšā ir sūds, tā var gadīties katram. Jūs esat nejaušības, jūs esat upuris. Tad, kad jūs otrais pie šī maiznieka nopērkat bulciņu un tur iekšā ir sūds, jūs esat naivs optimists. Tad, kad jūs jau 8. reizi nopērkat bulciņu pie šī maiznieka un tur iekšā ir sūds, jūs esat sūdēdājs. Jūs pats izvēlaties savu likteni, to, ko jūs ēdat, to, kas ar jums notiek. Tieši tik vienkārši. Visu labu!